nelielu video atskaitu par to, kā mums iet. Šodien pirmā diena uz kalna. Cilvēks, pie kura mēs vēlējāmies palikt. Nesanāca tas cits stāsts, bet paliksim, jo naktī vēl iebraucām pilsētā un tad izvēlējāmies viņu netraucēt. Tā kā šodien pirmā diena uz kalna, kā es iesāku. Vakardien visu dienu lija. Mēs ar Māri bijām sabijušies, ka trase būs ļoti dubļaina un principā var teikt nebraucama, ka būs vairāk uz vēdera jāšļūst nekā tā pati braukšana. Bet nē, trase ir ļoti laba un tikai atsevišķās vietās mitrumiņš ir tā kā šādi izskatās braucot augšā. Kalna augstums bija ap 1400 vai 1600 virs jūras līmeņa orientējoši. Tā kā, bet pacēlums te no pakājas, to gan es nepateikšu. Katrā ziņā viens no mūsu braucieniem lejā bija ap 15-16 minūtēm. Otro braucienu es neatceros, cik mēs ilgi braucām, nepaskatījos, bet es domāju, mazāk par 10 minūtēm tas nebija. Trases ir dažādi līmeņi, ir ļoti vieglas un kā mums viens te vietējais ieteica, zilā trase. Principā ir tiešām turistiem, kas vēlas mierīgi pavizināties lejā no kalna, kur īpaši mīties negrib, tāds vieglais cross country, all mountain, bet sarkanā un melnā jau ir ļoti labas braucamas trases. Un melnā, kas it kā skaitās pati trakākā, nemazām salīdzinoši tā uz vispārējo fonu ņemot nav nemaz tik traka. Vienkārši viņa ir izbremzēta un izdangāta, tāpēc viņa ir melnā. Tā kā parādīšu, kā izskatās braucot kalnā augšā. Re, kur migluņi jau sāk pamazām atkāpties. Bet kalnā augšā ir mitrums tāds, ka piestājot brilles paši no sevis izciet. Bet neko, pabraucot lejā, tās brilles nāk vaļā. Nu tā īsumā. Katrā ziņā pagaidām ir ļoti pozitīvi un patīk. Cheers!